Feliks, apsveic ar uzvaru un arī tev pirmie debijas vārti Latvijas izlasē. Pastāst par emocijām. Paldies. Emocijas, protams, fantastisks. Tā kā mazliet neredzēju vienkārši, kas notiek pēc gola. Izstāst par savu golu, kā izdevās iemest? Mēs ļoti labi pārgājām pret uzbrukumā. Rauls ātri atdeva uz augšu, un tad Krastiņš ļoti labi iegāja zonā un atdeva vidū. Un tad es pastījos uz vārtiem, tur tukšs stūrs. Vispār par spēli, cik bija grūti un kas izdevās taktiski šodien? Taktiski mēs ļoti, mēs salīdzinot ar pirmo periodu, otrajā un trešajā ļoti daudz ripus vinējām, kas ļoti palīdzēja noturēties zonā. Un bija grūti, protams, Austrija ļoti laba komanda. Nebija pirms spēles nedaudz satraukums, tomēr tev debijas spēle? Mazliet tā kā bija, bet mēs ar Mārtiņu Laviņu runājām, tā kā, ka pat nav tik ļoti, tāpēc, ka mēs bijām gatavi šitam momentam. Jā, intervijā pēc pirmā periodā minēja, pēc pirmā gulvārds, pēc pirmā minēja, ka tev sapņu piepildījums, cik iekšā bija vispār priecīgs par šo vārdu? Protams, nevarēju sākumā pat varbūt tā kā noticēt, bet tad uzreiz spēle jau iet ātri un uzreiz kaut kā jāizmirst par to un jāgatavojas jau nākamajai maiņai. Cik būs svarīgi rītdien sagatavoties, lai atkal iziet tādu pašu jaudu laukumā? Protams, vēl svarīgāk nekā šodien, tāpēc, kad otrā spēle 2 dienās un mums jāiziet labākiem, jāuzvar. Paldies! Jā, paldies!